Britu karaļnams, vakcīnas un vēža epidēmija. Kas vēl vajadzīgs, lai radītu klikšķu virsrakstu? Kāds britu kardiologs stāsta, ka mRNS vakcīnas pret covidu vainojamas tajā, ka britu karaliskās ģimenes locekļi slimojuši ar vēzi. Pierādījumu tam nav. Arī medicīnas iestādes skaidri norāda, pretcovida potes nepalielina vēža risku, taču tas netraucēja vairākiem klikšķu portāliem par to ziņot ar skaļiem virsrakstiem. Pirmkārt, kardiologs atsaucas uz kādu onkologu personīgo pieredzi un anonīmām liecībām, nevis piemēram uz pētījumiem, kuros analizēt tūkstošiem vai pat miljoniem cilvēku datu. Otrakārt, abi ārsti jau iepriekš pieķerti maldināšanā, un viena darba devējs ir Covid pošu ražotāju Pfizer un Moderna konkurence. Tā pelna naudu, jo skaļāks virsraksts, jo vairāk klikšķu un lielāk ienākumu no reklāmām. Virsraksti arī ietekmē to, ar kādu priekšstatu cilvēks sāk lasīt rakstu un ko no tā atcerēsies. Vasarā tie paši portāli virsrakstos pauda, ka vakcīnas pret Covid var izraisīt redzes zudumu. Liek teikt, ka tā nav taisnība. Turklāt arī rakstu saturā nekā tāda nebija. Taču sociālo mediju maldinātāji izmantoja šos virsrakstus, lai atkal biedētu cilvēkus par potēm. Dalies ar šo video, lai palīdzētu cilvēkiem neuzķerties uz klikšķu medniekiem, un lasi vairāk Rebaltika mājaslapā.